Ko jūs domājat par bārdainām sievietēm? Nepiesaist, man liekas, kaut kā, nezinu, nekulturāli, amorāli. Ne, nu kā, bārdainas sievietes jau cirkā, piemēram, vienmēr cilvēki ir maksājuši, lai redzētu bārdainas sievietes. Tas ir tā bijis diezgan sen. На самом деле, наверное, это тренд сейчас в моде очень. Надо приобрести такой город тоже. Да, bārdainām sievietēm neesmu tādas redzējusi. Man nav nekāda tāda īpaša viedokļa, ne pār, ne pret. Man noteikti patīk nebārdainas sievietes. Uzskatu, ka klasiskas meitenes ir tās pašas. Vai jūs gribētu savu bārdainu meiteni? Noteikti nē. Kāpēc? Es nezinu, tas nav normāli, manuprāt. Nu, tās ir kaut kāds anomālijas un novirs no normas, teiksim tā. Pēc? Tas varētu būt nē. Kāpēc? Man pietiek ar savu vārdu. Vai tagad bārda padara vīrieti sievišķīgāku? Сейчас как бы парни начнут наоборот бриться, девушки, может быть, еще накрашен город, потому что да, сейчас в интернете, потому что появились все больше статей о том, что надо побриться, а не быть женщиной. Это да. Ну, не знаю, все равно для меня я считаю, что мужчина должен быть брутальным, с бородой, а не выглядеть как женщина с бородой. Es nezinu, man liekas bārdi padara to visu lietu vīrišķīgāk, manuprāt. Nu, varbūt tas ir vienkārši tāds 21. gadsimta atjaukums modē un stilā un daudz lietas mainās. Es nezinu, es tiešām nezinu. Ko jūs domājat par Končitu Vurstu? Ja jūs domājat par Eirovīziju, tad man tieši ļoti patika šī dziesma, bet man nepatika tas cilvēks, ka vīrietis izveidoja sevi sievieti. Ja viņš būtu kā vai nu sievieti, vai nu vīrietis. Tā kā, piemēram, Ukraiņu dziedātāja Serduška. Viņa ir kā sieviete. Un ja tas nebūtu tā kā bārdains vīrietis, es domāju, ka arī citiem tas dziedātājs patika uz trievas. Es domāju pārģērbties Helovīnos par Končitu, jo pagājušajā gadā es pārģērbos par Miley Cyrus, bet es sapratu, cik stulbi tas, ka es gribu pārģērbties par bārdainu sievieti, bet man kā vīrieti ne un bārdu. Končita Vursta. Nevar īsti saprast, vai tā ir sieviete vai tas ir vīrietis. Ja vīrietis grib kļūt par sievieti, tad līdz galam nevajag atstāt kaut kādus defektus pa vidu un tā. Uz priekšu. Jo Eirovīzija jau pēdējos gados arī tā, man šķiet nolaidusi to līmeni, jo tomēr nav tas, kas bija agrāk. Patiesībā man patīk godu vārds. Tas ir tā, ka vienkārši tāds tu cepur nost īstenībā pirmkārt tas cilvēks ir 100% kāds viņš ir. Pat ja nav, tad patiesībā tas message, ja paskatītos intervijas ar viņu, tad tas ir īstenībā kind of ok. Un tajā pašā laikā pieņemsim tie, kas saka, ka ir ļoti nepieņemam tas, ka pieņemsim viņu uzvarēja Eirovīzijā, tad cilvēki nezinu, kāpēc aizmirst, ka piedalīsies kaut kādā Serduška vai toreiz Tatu vēl bija lesbietes skaitījās. Tā ir tās transvestītes? Jā. Ok. Ko es par to domājat? Es nezinu. Laikam pieturēties pie klasiskā moderna vīrietis un sieviete.